Spēles esat skatījušies? Šī būs labā. Tāda spēle ir, ko citēt pēc tam. Jūs jau izvēlējāties, kurš vinnēs no jums? Mēs jau šeit esam uzvarētāji. Kāds tu esi optimists? Nu ko, spēle gudrs, vēl gudrāks ir iegājusi pavisam citā fāzē, kā nekā pamatskolas pēdējā klasa. 9. un zinu, ka 9 tas ir arī maģisks skaitlis latviešiem un arī citām tautām. Tas nozīmē to, ka veselu mēnesi, 4 nedēļas mēs pavadīsim īpašā gaisotnē. Kitija Šķupele, Šķibe, Elizabete Gause, Baldona, Kristīne Ozola, Salasgrīva, Nikola Krista Ivanova, Mārupe, Roberts Užāns, Taurene, Diāna Numure, Ainaži, Marta Metuzāle, Rīga, Linda Elīza Lapsa, Taurene, Dāvis Krišs, Perunaus, Vaivari, Edgars Poga, Tukums, Madara Siliņa, Cēsis, Kalvis Kļava, Ērgļi. Un 9. ir īpaši ar to, ka viņiem pavisam drīz jau pēc pāris mēnešiem būs eksāmena laiks. Tā kā spriedze viņiem jau vispār šogad tāda lielāka. Kāpi. Bet es skatos musējie visi 9. šajā vakarā ir ar ļoti labu garastāvokli, un tas viņus pilnīgi un galīgi netraucē. Jā, viss smaida tā kā tāda saulzeķi. Pirmajā kārtā jūs jau, skatītāji, zinat tos noteikumus. Mums piedalās pirmajā kārtā 12 dalībnieki, tie viņiem tiek dot 10 jautājumu. 5 sekundžu laikā ir jāatbild pavisam vienkārši jā vai nē. Jāatbild pareizi, 1 punkts, grāmatas iedegās baltā krāsā, jāatbild nepareizi, grāmata sarkanā, neviena punkta nav. Valter, turies un tā sākam. Jā, tu tieši tāpat, un ja nu vajadzēs papildu jautājumus, mana vieta būs brīva. Tieši tā. Čau. Bet šodien gan sākam, un lai tā būtu rūts. Pirmā kārta. Tātad pirmais jautājums. Vai taisnība, ka figūra, kuru veido visi plaknes punkti, kas atrodas vienādā attālumā no dotā plaknes punkta, ir riņķis? Laiks atbildēm. Mārta, kā tev šķiet? Kā tur ir ar tiem punktiem? Man šķiet, ka jā, bet es nezinu. Tā, padomājam bišķiņ no otras puses. Proti tā, figūra, ko veido tieši. Ir tur atšķirības starp riņķi un riņķa līniju, ko punkti veido. Jā. Ir atšķirība. Es te skatos vēl, Elizabete, man liekas, Kristīna, tev arī bija, vai ne tā pati lieta? Redziet, tā tad pareizā atbilde šajā jautājumā ir nē, jo tā ir riņķa līnija. Visi iekritām uz vienu un to pašu. Otrais jautājums ir tapis sadarbībā ar zvaigzni ABC. Uzmanība ekrānam, un tad arī uzdošu jautājumu. Asteroīdu diametrs nepārsniedz 1000 kilometrus. Saules sistēmā jau reģistrēti vairāk nekā 500 000 asteroīdu. Lielākā asteroīdu daļa riņķo orbītā ap Sauli un atrodas starp Marsa un Jupitera orbītām. Tātad, vai patiesas apgalvojums? Asteroīdi ir atrodami joslā aiz Neptūna orbītes. Laiks atbildēm. Kitī vienīgā smaida. Bija viegli? Nebija gan. Kā tev šķiet, kur atrodas asteroīdi mūsu Saules sistēmā? Starp Marsu un Jupiteru. Bet neesmu īsti pārliecināta, vai joslā aiz Neptūna orbītes. Un to atbildēji? Nē. Paskatāmies pareizo atbildi. Pareizā atbilde ir jā. Asteroīdi ir atrodami aiz Neptūna orbītes.
Vai taisnība, ka latviešu mitoloģijā uz dievību pasauli attiecas baltā krāsa? Jūs atbildes, lūdzu. Edgars, kā tur ir ar latviešu dievībām un krāsām? Tieši ar latviešu dievībām manā uzskatījumā ir tā, ka tieši šī baltā krāsa tieši atveido, tāpēc ir šie baltie linu krekli un plusā vēl arī tas, ka baltais vectētiņš un tāda tā kā apzīmējumi latviešu literatūrā. Es nolasīšu vienu tautas dziesmu, tādu mazu trīsrindīti. Saulīte dancoja sudraba kalnā, zeltītas kurpītes kājiņā. Nu, šis arī norāda uz to, ka baltā krāsa neatiecas uz dievībām. Pareiza atbilde ir nē, jo attiecās zelta un sudraba krāsas. Vai tiesa, ka Pirmā pasaules kara laikā notika arī zemūdeņu karš? Jūs atbildes? Kā tev, Roberts, šķiet? Es domāju, ka jā. Ka jau notika Pirmā pasaules kara laikā. 1915. gadā Vācija paziņoja, ka viņi nogremdēs jebkuru kuģi, kas nāks tuvumā. Un to viņi apsolījās izdarīt ar zemūdenēm. Pareizā atbilde ir jā. Vai taisnība, ka teikuma priekšmets var būt izteikts ar darbības vārdu? Aiziet laiks. Diāna, atceries par teikuma priekšmetiem? Šo to. Var būt izteikts vispār ar darbības vārdu? Es teicu, ka jā. Ka var būt. Jā, nu ir tāds piemērs teikums, ka domāt ir dzīves nepieciešamība, vai ēst ir dzīves nepieciešamība, vai mīlēt ir dzīves nepieciešamība. Un šajos gadījumos teikuma priekšmets būtu darbības vārds. Tā kā atbilde ir jā. Tik traki nevajag kungstēt, jo jums ir atbalstītāji. Paskatieties, ko tu jūs atbalstāt? Madara. Kāda ir Madara? Madara ir ļoti izpalīdzīga un jauka meitene. Protams, viņai ļoti gudra. Ar ko viņa īpaša? Viņa dejo, viņa dzied. Ko viņa dejo? Tautdejas. Ko dzied? Korī. Dziesmas. Roku nedzied. Jā. Roku dzied. Dažreiz. Kas tavuprāt ir viņas mīļākais mūziķis, izpildītājs? Es domāju, ka viņas mīļākais izpildītājs ir latviešu mūziķis. Baltē, tev ir viss iespējas. Jā, vismaz es jau esmu tajā vienā no paskaidrojumiem. Labi. Madara, kas tev ir mīļākais mūziķis? Nu, negluži latviešu mūziķi, varbūt vairāk ārzemju, klausos ļoti dažādu mūziku, piemēram, Eminem. Jā, tu bija tu, Madara, jā. Es sākšu repot. Skatos Elizabetes fani, jā? Jā, Elizabete. Nu, ar ko viņi ir īpaši, kāpēc viņi jāatbalsta? Viņa ir smieklīga, jo viņai ir smieklīgi joki. Viņa ir ļoti atraktīva, viņai ļoti patīk vadīt dažādas pasākumus. Piemēram? Piemēram, skolas pasākums dažāds. Kāda ir, taču nezinu? Skolas pasākums. Vecais ratiņš. Kas tas tāds? Tas ir, mēs katra klase sagatavojam priekšnesumu un izpildam dziesmu. Kādu? Dzīvajā, bez fonogrammas? Dzīvajā, bez fonogrammas. Nu, ko jūs pēdējo reizi izpildījāt? Zvaigznīt. Nu, uztaisam piedziedājumu. Jā, uztaisam piedziedājumu, jā? Tu no turienes un jūs no turienes. Es dziedu skaļu un ilgi. 1, 2, 3 un... Zvaigznīte, zvaigznīte, zvaigznīte debesīs. Nekrīti, paliec jau debesīs. Viņi varētu arī savu nākotni saistīt, varbūt ar pasākumu vadīšanu vai kaut kā tādu? Es pieņemu, ka jā. Tā ir, jā? Nē. Tā nav. Ļoti labi pazīstat, jā. Smējieties tālāk par citiem. Tas tiešām palīdz iepazīt cilvēkus. Labi, kas te Donu atbalstat? Nē, domā. Nē, Pogu atbalstat. Ar ko Pogu forši?
Viņš ir ļoti talantīgs, viņš spēlē ģitāru un dzied. Viņš ir ļoti izpalīdzīgs. Un, vēl foršāk klasbiedri, nav iespējams iedomāties. Skolā daudz pasākumu? Jā. Poku parasti viņš vada. Vismaz kaut kāds, man liekas, māmiņu dienas pasākumu viņš vadīs. Viņš arī tēloja Ziemassvētku vecīti. Tā kā nākamgad zvaniet un viņam pieprasījumi būs. Spēlēs ar ģitāru un uzdziedās mazajiem. Mēs padomāsim, Valter, vai ne? Jā. Tagad mums būs gada beigās, kuras tur klases. Kaut kādi sīči vēl būs. Jā, mēs ņemsim šī poga, jā? Pogam vēl bārda bišķiņ jāpaudzē, un tad jau būs. Darbs garantēts. Haltūra Latvijas televīzijā. Un vēl viens mums atbalstītāja Nikola atbraukus atbalstīt. Pierādi, ka tu esi īsta Nikolas atbalstītāja fani. Kāpēc jūs vieni te sēdi? Draudzenes atteicās ar mani piedalīties šeit sēdēt lejā. Pasaki par Nikolu. Nikola ļoti atraktīva meitene. Piedalās ļoti daudzos pasākumos un aktivitīvos pulciņos. Ja mums poga būs salavets, viņa varētu būt sniegbaltīta? Noteikti. Re. Mums ir Latvijas televīzijai tas Ziemassvētku tu saorganizēts. Vismaz vadītāji ir skaidri. Vadītāji ir skaidri. Poga un Nikola. Tev nevajadzēs būt sniegbaltītei. Beidzot, pa ilgiem gadiem. Kaspar, paldies, ka iepazīstināji mūs ar faniem. Es domāju, tagad jūsu visi 12 varētu aplaudēt saviem faniem, vai ne? Super. Gudrs, vēl gudrāks. Sekojiet mums arī internetā. Vai taisnība, ka viena no putna skeleta sastāvdaļām ir plauksta? Jūs atbildes. Dārvins mums saka, ka viss ir noticis evolūcijas ceļā. Un zīdītāji, putni, visi ir radušies no kaut kā viena visticamāk. Un tad, tiem, kas mēs esam ārpus ūdens, ļoti bieži ir vismaz vienādi ekstremitāšu nosaukumi, arī tie ir dažādi. Un putnam arī ir plauksta. Pareizā atbilde ir jā. Septītais jautājums. Vai tiesa, ka leģendārais latviešu strēlnieku komandieris Friedrichs Briedis nepiedalījās brīvības cīņās Latvijā? Aiziet laiks. Linde, es dzirdējusi par Friedrichu Briedi. Nedaudz kaut ko, jā. Droši vien skolā, kad skolotāji stāstījusi, vai ne? Tad viņš piedalījās brīvības cīņās, vai ne? Es domāju, ka jā. Apakšpulkvedis Briedis pēc februāra revolūcijas atradās Krievijā. Un, kad Krievijā pie varas nāca boļševiki, Briedis iesaistījies monarhistiskajā dzimtenes un brīvības glābšanas savienībā. Taču 1918. gadā Maskavā viņu apcietināja un naktī no 27. uz 28. augustu izpildīja nāves sodu. Tas nozīmē to, ka viņš, diemžēl, brīvības cīņās Latvijā nevarēja piedalīties. Tāpēc pareizā atbilde šim apgalvojumam ir jā. Briedis nepiedalījās brīvības cīņās. Vai taisnība, ka elektromobīļiem nav kaitīgo izmešu? Aiziet laiks. Kalvi, par elektromobīļiem. Ir tā mūsu nākotne transporta. Kas ar ūdeņraža dzinējiem, kas tur vēl tāds? Ir dzirdēts, ļoti dzirdēts, tīpaši fizikā. Tīpaši fizikā, tieši tā. Bet kaitīgie izmeši no elektromotora? Es atbildēju, ka ir taisnība. Ka nav izmešu. Jā, tiešā veidā elektrodzinēji kaitīgos izmešus nerada. Kaitīgos izmešus rada tas, kā mēs ražojam elektrību. Vai nu kaut ko dedzinot vai kurinot. Bet šajā gadījumā pareizā atbilde ir jā. Tiešām, kaitīgo izmešu elektromobīļiem nav. Vai taisnība, ka jauniešu kori Kamēr vada diriģents Ints Teterovskis? Aiziet laiks.
Nikola, kas tad vada kori kamēr? Tas ir Inns Teterovskis. Es domāju, ka nē. Pirms tam jauniešu kori kamēr vadīja tāds cilvēks kā Māris Sirmais. Tas bija līdz 2012. gadam. Viņš arī laikam viens no tiem slavenākajiem koru vadītājiem, bet tādu ir diezgan daudz Latvijā, paldies Dievam. Inns Teterovskis arī vada jauniešu kori, bet nekamēr. Kori Balsis. Tātad pareizā atbilde ir nē, jo kori kamēr vada diriģents Jānis Lietins. Vai taisnība, ka metronoms ir pulkstenis? Jūs atbildes. Kristīna, tu zini, kas ir metronoms? Jā, tas ir tā kā taktsmērs, kurš skaita, jo es zinu, ka es spēlēju ģitāru, un tu man bieži vien uzliek, lai es spēlētu pareizi. Lai tu spēlētu ritmā, bet viņš neskaita kaut kādas laika vienības noteiktas? Nē. Tur var uzlikt jebkādu to taktsmēru. Jā. Tur tev tiesa. Es redzējusi, vecos laikos bija tāda lieta kā pendeļpulksteņi. Arī bija tādi, kur nelika baterijas iekšā, bet uzvilka tādu kārtīgu bumbu vai arī atsperi, un tad apakšā pendelis vārstījās. Darīja tieši to pašu darbību, ko dara metronoms. Metronomā mēs nevaram redzēt laika vienības tieši, ko viņš skaita, un nevaram visticamāk pateikt, vai tā ir pusminūte, vai pusstunda, vai stunda, bet metronoms tiek uzskatīts par pulksteni. Pareizā atbilde ir jā, metronoms ir pulkstenis. Pirmajā un pēdējā. Vai pārāk āķīgi jautājumi, vai pavasaris. Vai pavasaris un tik daudz meitenes un tik maz džekas. Domāju, ka jā, tāpēc jau viņi tur smaidīja pašā sākumā. Skatīsimies, vai šīs dienas romantiskās attiecības starp Madaru un Kalvu turpināsies arī otrajā kārtā, vai tomēr nē. Ir laiks rezultātiem. Rādam komākam, kurš lido ārā, kurš paliek. Būs papildu kārta. Re. Kā jūs laikam tā kā sarunājuši, ka Kalvis, Edgars, Roberts, Kristīne un arī Kitija. Viņiem visiem 5 ir vienās punktu skaits, tas ir 3, un tas nav gana, lai tiktu nākamajā kārtā, bet tas ir gana, lai tiktu papildu kārtā. Tieši tā, bet apsveicam šobrīd Madaru, Mārtu, Dāvidu, Lindu, Diānu, Nikolu un Elizabeti ar iekļūšanu otrajā kārtā. Mans jautājums ir tik vienkāršs. Kas ir baleta Riekskodes autors? Sēters Čaikovskis. Un tu tiec nākamajā kārtā. Labas zināšanas mūzikā. Noteikti. Vai pats esi redzējis šo te baletu? Nekad. Nē, tikai mācību grāmatā. Tikai mācību grāmatā. Tā ir tev laimes gabals tavējais, tā kā noteikti noskaties viņu. Vai tuvojošies eksāmeni jūs kaut kā uzmundrina? Iespējams. Ar kādām sajūtām tu viņus gaidi? Ar dažādām. Tāpēc, ka, piemēram, dažas ir tādi eksāmeni, kurus gribas nolikt un mācīties, bet dažas tādi, kurus baidos. Par kuriem baidies? Angļu valodu. Par angļu valodu baidies? Ir sastāstīts, ka ir ļoti grūti? Tieši tā. Man personīgi pašam visvairāk bailes ir no matemātikas. Tā nav tāda īsti man spēcīgākā puse. Bet tā vispār atskatoties uz visu, baigais stress nav par to. Kāds domas par nākotni septembri? Septembrī visticamāk mainīšu skolu. Tā kā iešu uz mazliet augstākiem. Varbūt Rīgā un tādā ziņās. Un it kā bija doma arī attīstīties, kad bija minēts par to Salaveci. It kā iet uz Rīgas improvizācijas teātri, tāpēc tā attīstīties un tā. Kā tu gaidi tos eksāmenus un septembri? Es par septembri uztraucos daudz vairāk nekā par eksāmeniem. Paliksi tajā pašā skolā? Es iešu prom noteikti, bet es vēl īsti nezinu, kur. Man ir dažādi varianti un jāizlem tieši uz kurieni. Kāds no variantiem ir arī ar pilsētas maiņu? Jā, es visticamāk iešu uz Rīgu. Tad pa spēli saki? Ļoti interesanti, man patīk šī kompānija. Tik forši cilvēki tie ir mums. Superīgi. Spēle ir jauka, sajūtas ir tās labākās. Eksāmeni ir un būsiņi. Pienāks tas laiks un rakstīšu. Ko domā darīt, kad pabeigts 9?
Vidusskolu tālāk. Kas ir tādi trumpi tev spēcīgās puses? Diezgan vispusīgs, sportoju, tā. Esmu diezgan, neesmu īpaši kautrīgs, varbūt tā reizēm. Kā tagad, piemēram? Tagad es esmu nedaudz sakautrējies. Gudrs, vēl gudrāks. Bet zimerīgi un straujiem soļiem ejam tālāk, un otrā kārta ir klāta. Tā ir arī savi noteikumi. Mums ir palikuši 8 dalībnieki. Viņiem priekšā atbildēt uz 8 jautājumiem. Šoreiz 3 iespējami atbilžu varianti A, B vai C. Un ir laiks apdomāties, 10 sekundes. Ja ir pareizi atbild, tad 2 punkti ir tavā kontā. Valter, arī tev 2 punkti jau tagad. Paldies! Otrā kārta. Pirmais jautājums otrajā kārtā tapa sadarbībā ar veikalu tīklu Elviju, un to uzdod kasieres pārdevējs Kristaps Zariņš. Lūdzu, Kristap. Sveiki, draugi! Man kā kasierim labi jāzina matemātika. Tāpat arī jums. Lūk, mans jautājums. Kā statistikā sauc vidējo rezultātu skaitļu virknē, kurā visi elementi sakārtoti augošā secībā? Atbilžu varianti. Vidējais aritmētiskais, mediāna vai arī moda. Kā statistikā sauc vidējo rezultātu skaitļu virknē, kurā visi elementi sakārtoti augošā secībā? A variants aritmētiskais vidējais, B variants mediāna vai C variants moda. Jūsu 10 sekundes. Kāds var izskaidrot, kas ir mediāna un kas ir moda? Jā, Nikola. Mediāna ir tad, kad ir viss skaitļi salikti augošā secībā, un tad saskaita tos divus, ja ir pārskaitlis, tad saskaita tos divus, kas ir pa vidu, un izdala 2, bet ja nav pār, tad vienkārši vidējo skaitli, un moda ir tas, kas atkārtojas vairāk skaitlis. Tātad šeit pareizā atbilde būtu? Mediāna. Mediāna. Nu, paskatīsimies pareizo atbildi. Pareizā atbilde – mediāna. Pareizā atbilde pirmajam jautājumam ir B – mediāna. Otrajā jautājumā ekrānā redzēsiet attēlu. Jums jānosauc mākslas virziens. A variants – ekspresionisms, B variants – impresionisms vai C variants – sirreālisms. Aiziet laiks. Mārta, kaut ko no mākslas vēstures atceries? Es zinu, ka tas nav sirreālisms, bet es nezinu, vai tas ir ekspresionisms vai impresionisms. Šis ir Claude Monet darbs. Tā nosaukums sastāv no 2 vārdiem, kur pirmais paskaidro arī šo virzienu, otrs nosaukums ir saulēkts. Un pilnais nosaukums ir impresija, saulēkts. Pareizā atbilde ir B – impresionisms. Kāds totalitārismu paveids 20. gadsimta 30. gados nostiprinājās Vācijā? A variants – fašisms, B variants – komunisms vai C variants – nacisms. Aiziet laiks. Man šķiet, Dāvid, tu esi uzstādījis absolūto rekordu pogas spiešanā 10 sekundēs. Jā, jo mēs mācījāmies skolā vēsturē, un fašisms bija vairāk raksturīgs tomēr Itālijai, bet Vācijai tomēr vairāk pievērsās tomēr nacismam. A kas komunismam? Komunismam vairāk pievērsās PSRS. Jāsaka, pilnīgi pareizi. Pareizi atbilde ir C, un jūs visi esat atbildējuši pareizi. Turpinam ar 4. jautājumu. Un jautājums tapis sadarbībā ar Ilustrēto junioriem. Kuri no minētajiem ir visgarākie elektromagnētiskie viļņi? A – infrasarkanais starojums, B – mikroviļņi vai C –
rentgenstari? Laiks atbildēm. Kurš tad varētu būt tas visgarākais, Elizabete? Nav nejausmas. Ļoti labi, tas man vienmēr patīk. Izejam uz minēšanu. Es ļoti ceru, ka pareizi atbild bija mikroviļņi, bet tiešām es minēju. Pareizā atbilde šajā gadījumā ir B, jeb mikroviļņi. Es zināju! Tagad es zinu! Jums nekad nav ienācis prātā, kādēļ ir tā, ka augstākajās mācību iestādēs pārsvarā pasniedzēji ir vīrieši, bet skolās atkal sievietes. Kaut gan tieši skolās, manuprāt, vajadzētu tādu stingru vīriešu vārdu un arī roku. Kā jums liekas? Varētu tā būt. Tā vismaz runā. Tieši tā. Esat arī klases audzinātāji? Jā, esmu arī audzinātājs. Esmu 9. klasē. Nav grūti būt 9. klasē audzinātājiem? Nu, viegli nav, bet esmu 3 gadus klases audzinātājs. Nu, ir ko darīt. Interesanti. Galvenais jau kontakts ar viņiem visu laiku. Kā iet skolā, vai kaut kādas grūtības, nav grūtības. Vai kaut kāds pārdara, nedara pāri. Nu, tad zvan vecākiem, protams. Visu laiku ir kontakts. Kā ir strādāt sieviešu kolektīvā? Viss jūs klausa. Savādāk nekā vīrieši ir. Nav slikti. Mēs tiekam arī lutināti. Šad tad lutinām arī sievietes. Interesanti. Var strādāt. Piektais jautājums ir tapis sadarbībā ar Datacom. Un jautājumu uzdod Latvijas Lauksaimniecības Universitātes informācijas tehnoloģiju fakultātes students Kristaps Gaidulis. Uzmanība ekrānam. Lūdzu, Kristap. Sveiks, gudrinieki! Kompānija Google ir radījusi aksesuāru, ar kuru var fotografēt, filmēt, sūtīt ziņas un lietot to navigācijai. Kas tas ir? Vai tās ir brilles Google Glass, gredzens Google Ring vai pulkstenis Google Watch? Tātad Google ir radījusi aksesuāru, ar kuru var fotografēt, filmēt, sūtīt ziņas un izmantot to navigācijai. Kas tad tas ir? Google Glass A variants, Google Ring B vai Google Watch C? Jūsu atbildes, lūdzu. Kalvi seko līdzi tehnoloģiju jaunajām tendencēm? Jā, sekoju. Un par Google izstrādājumiem, ar ko viņi nodarbojās? Es atbildēju C, pulksteņu. Pulksteņu tirgū. Tātad arī tādi gudrie pulksteņi varētu mums nākt no Google tuvākajā laikā. Kristaps pats jums pastāstīs, kura ir pareizā atbilde un ko tad Google ir tādu izveidojis. Pareizā atbilde ir brilles Google Glass. Tātad Google ir izveidojis brilles Google Glass. Konkurss Zelta ābele ir A variants garšīgāko ābolu konkurss, B grāmatu mākslas konkurss vai C veiksmīgāko lauksaimnieku konkurss. Laiks atbildēm. Dāvid, es kaut ko dzirdēju par konkursu Zelta ābeli. Es norādīju, ka tas ir grāmatu mākslas konkurss. Nevis garšīgāko ābolu, kas būtu pēc nosaukuma tas jau būtu neloģiski. Neloģiski? Jā. Tiešām? Tas jau uzreiz redzams, ka tas nav pareizi. Tad tu jau pieeji jau no domāšanas stila un veida, kāds varētu būt jautājumu sagatavotājiem. Nu jā. Pareizā atbilde ir B grāmatu mākslas konkurss. Septītais jautājums mums ir video jautājums, tātad uzmanību ekrānām, un to uzdos Rīgas kino muzeja vadītāja projekta Kino trofejas kuratore Zane Balčus. Lūdzu, Zane. Sveiciens no Rīgas kino muzeja. Mans jautājums ir sekojošs. Kurš ir vecākais Rīgā būvētais kinoteātris, kurā vēl aizvien rāda filmas?
Kino Citadele, Kino K-Suns, Kino Splendid Palace. Tātad, kurš ir vecākais Rīgā būvētais kinoteātris, kas vēl joprojām arī darbojās? A variants Citadele, B variants K-Suns vai C variants Splendid Palace? Jūs atbildes. Madara, tev patīk kino? Jā, patīk. Kas ir tas kino žanrs, kuram tu visvairāk pievērsies un sako līdzi? Varbūt tā kā vairāk asas sižeta vai kaut kas tam līdzīgs. Man īpaši nepatīk komēdijas vai romantiskās filmas, jo viņas skatoties, nav interesanti vienkārši. Un tev Titaniks arī nepatīk? Ir smieklīga, laba komēdija, jā. Ļoti laba atbilde. Šajos kinoteātros esi pabijusi? Ir sanācis? Nē, nevienā no tiem nav sanācis. Zane, lūdzu pareizo atbildi. Pareizā atbilde ir Kino Splendid Palace. Kinoteātris sāka darboties 1923. gada pašā nogalē, un tas ir vecākais un greznākais vēl ar vienu darbojošais kinoteātris visā Ziemeļa Eiropā. Kurš no jums atbildēja pareizi? Jā. Pēdējais jautājums otrajā kārtā. Kura no nosauktajām ir cēlgāze? A. Neons, B. Slāpeklis vai C. Ūdeņradis? Jūs atbildes, lūdzu. Kalvi, ķīmija. Patīk. Tavs priekšmets, ja? Viens no... Nevarētu teikt, bet patīk. Patīk. Tas ir galvenais. Par cēlgāzēm. Es uzskatīju, ka tas ir ūdeņradis C. Viens no šiem pievienojās cēlgāzēm tādām kā hēlijs, argons, kriptons, ksenons un radons. Tas nebūs ūdeņradis. Pareizā atbilde ir A. Neons. Mani jautājumi otrajā kārtā ir beigušies. Tūlīt skatīsimies, kurš no jums ir izvirzījies vadībā, kuri 4 iekļūs trešajā kārtā, bet kuri 4 dosies pie Kaspara aprunāties. Tas nav kā sods, tas gluži otrādi ir tīri patīkami, jo var atvilkt elpu, atpūsties un vairs nedomāt par nervu spriedzi. Un var izrunāties krietni vairāk nekā te, piemēram, atbildot jautājumu. Jā, pilnīgi noteikti. No ko pirmos cipars ieraudzīsim punktu skaitus pirms otrās kārtas. 4 un 5 2. Un tad ilgi gaidītie rezultāti rāda, kā? Diemžēl spēle beigsies Madarai, Martai, Diānai un Kalviem. Jā, bet Dāvids, Linda, Nikola un Elizabete spēle turpinās trešajā kārtā. Madara, kādas sajūtas par spēli? Sajūtas visnotaļ dažādas. Es uzreiz zināju, ka es netikšu, ka es neuzvarēšu šajā spēlē. Kā tu to zināji? Pēc tā, kad es atbildēju otrās kārtas otrajā daļā nepareizi uz visiem jautājumiem. Ko tu par eksāmeniem teiksi? Arī neuztraucies? Noteikti neuztraucos, tāpēc, ka nekur dzīvē nav bijuši 9. klases eksāmenu vērtējumi svarīgi, tāpēc svarīgi ir tikai tas, ka būs 12. klasē un līdz tam vēl ir tālu, tāpēc nav jēgas uztraukties. Ko teiks tiem, kuriem ir jāuztraucās? Nav jēgas mācīties, viss jau ir nokavēts, vajadzēja mācīties ātrāk. Par spēli? Interesanti, ļoti interesanti. Pat spēle vai process? Man liekas, tas process vairāk. Un arī tie cilvēki, kas bija blakus, bija ļoti forši sajūta. Man liekas, būs 11 jauni draugi Twitterī, kas man sekos. Kādas sajūtas dzīvot un mācīties 9. klases noslēguma mēnešos? Man varbūt nav tā kā Madarai, ka tās atzīmes ir tik vienaldzīgas. Man atkal tas ir vairāk tāds tā kā veiksmes stāsts, bet kā būs, tā būs. No meitenes, kā sākāt spēli starojoši, tā joprojām esat starojušas? Jā, tā kaut kā sanāk. Kas iedvesmo, kas liek starot?
Šeit bija ļoti, ļoti jauki cilvēki. Man tiešām patika, ka visi spēles dalībnieki bija tādi paši smieklīgi un forši un atraktīvi. Viņi visi bija savā ziņā līdzīgi man kaut kā. Man ar viņiem bija viegli komunicēt, tas man tā iepriecināja. Es domāju, ka visi būs tādi gudrīši un tā, bet visi tādi ļoti jautri un draudzīgi un forši patīkami spēlēt, un tad tev arī uztraukums pazūd. Kuras ir tās cilvēka vērtības, ko jūs vērtējat visaugstāk un kas liek cilvēkam būt foršam, ka gribas ar viņu runāties un ar viņu komunicēt un ko var nosaukt par īstu draugu? Man gribētos, lai cilvēki ir vairāk atklāti, lai viņi tiešām saka, ko viņi domā, nevis skrien pakaļ pelēkajai masai, jo šādi cilvēki man šķiet interesantāki tieši un ar tiem ir ļoti interesanti komunicēt. Man personīgi nepatīk tādi cilvēki, kur nevar pastāvēt ar savu viedokli un sekot citiem līdzi, jo tas nav interesanti. Cilvēkam jābūt ar savu mugurkaulu. Viņš nevar domāt tā kā visi citi. Viņam jādomā pašam par sevi. Gudrs, vēl gudrāks. Bet laiks ir 3. kārtai. Tieši tā. Palikuši tikai 4 dalībnieki. 3 džeki, 1 meitene. Nē, otrādi. Otrādi, jā. 3 meitenes un 1 puisis. Dāvid, tev būs interesanti, pilnīgi noteikti. Jā. To es apsolu, un, protams, arī meitenēm tieši tāpat. Kas par? Meitenes jau tur koķetē. Bet es pastāstīšu noteikumus. Joprojām mums ir noteikumi spēlē, vai ne? Šī tā kārta, kurā jums vajadzēs gan sacensties zināšanās, gan arī ātrumā. Jums tiks uzdots jautājums. Pirmais atbildēs tas, kurš pirmais nospiedīs pogu. Par pareizi atbild 3 punkti. Un, ja atbildi nepareizi, tad varēs atbildēt nākamais. Jā, ļoti īsi. Kopā 8 jautājumu. Tiks galā ar 8. Vai veicās? To mēs skatīsimies, vai pietiks ar 8 jautājumiem, vai mums būs nepieciešams arī kāds papildus jautājums. Viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no jums. 3. kārta. Jums jāpasaka pirmajā jautājumā, kas ir šis ievērojamais cilvēks. Šī cilvēka krustēls glabājas Kapitolija muzejā Romā. Šis izcilais grieķis, jā. Cēzars? Linda, tas nebūs Cēzars, nē. Šis izcilais grieķis ir bijis matemātiķis, jā. Pitagors. Ko viņš tik ievērojamu ir izdarījis? Sinus, kosinus, tangents. Sinus, kosinus, tangents. Nē, tas nav viņš. Tas ir arī taisnīgs trīsstūrī. Pitagora teorēma. Tas ir tad, kad nezinu vienu malu, un viņi var aprēķināt pēc formulas. Jā, tā bija tā Pitagora teorēma. Šis cilvēks redzamais attēlā ir Pitagors. Nikola, 3 punktus tavā kontā. Ar to arī apsveicu. Bet mēs turpinām ar otro jautājumu. Es jums nolasīšu teikumu. Jums jānosauc, cik šajā teikumā ir teikuma locekļu. Ak, ko gan mēs iesāktu bez pieaugušo padoma? Jā, Elizabete. Es ceru, ka 2 locekļi, bet apšaubē tā ir pareizā atbilde. Tavs apšaubījums ir pareizs, jo tā nav pareizā atbilde. Proti 2 nav pareizais skaitlis. Jā, Dāvi. Es domāju, ka 1. Nebūs pareizā atbilde. Linda. 3. Jā. Arī 3 nebūs pareizā atbilde. Nikola, vai nu saskaiti, vai nu mini? 5. Mini vai saskaitīji? Mini. Teikuma loceklis ir patstāvīgs vārds vai vārdu savienojums, kas atbild uz kādu jautājumu. Un šajā teikumā, ko es nolasīju, ir 5 teikuma locekļi. Trešais jautājums 3. kārtā ir video jautājums, un to sagatavojas Latvijas televīzijas žurnālists, Eiropas Savienības lietu speciālists Ansis Bogustovs. Lūdzu, Ansi. Sveicināti! Mans jautājums ir tāds, kurā datumā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek svinēta Eiropas diena? Dāvid, tu jau esi gatavs. 9. maijā. Ja vēl kaut kā varētu nosaukt Eiropas dienu, tā būtu jāsauc par miera dienu, jo patiesībā tajā datumā salīga 2 valstis, kas daudzus gadsimtus viena ar otru bija vienmēr karojušas – Vācija un Francija.
1950. gadā tās nolīga 5 gadus pēc Otrā pasaules kara, ka izveidos ogļu un tērauda divu izēvielu, no kā var kalt ieročus, kontroles organizāciju. Vēlāk tā pārauga par Eiropas Savienību, kādu mēs to pazīstam tagad, bet pati ideja tika deklarēta no viena franču diplomāta, ārlietu ministra Roberta Šūmana mutes 50. gada 9. maijā. Tādēļ arī pareiza atbilde. Eiropas diena tiek svinēta 9. maijā. Mēs pieņemam tavu atbildi 9. maijs, un tā ir pareiza, un 3 punkti tavā kontā. Kur Otrā pasaules kara laikā notika lielākā tanku kauja pasaules vēsturē? Jā, Elizabete. Šo kauja notika Krievijā. Precīzi valsti, precīzi vieta. Es zinu, bet man nenāk ārā. Jā, precīza vieta mums ir Pēc nepieciešama. otrdien atkārtojam šo vielu. Vēstures skolotāji man nogalinās, jo es nezinu šo atbildi. Murmanska. Minēsim. Tas nav īsti atbildi. Tā nav īsti atbildi. Ir tāda vieta Krievijā, bet nebūs pareizā atbilde. Dāvid, mēģinās. Es domāju, ka tā tik nebūs Sevastopola. Arī nebūs Sevastopola. Nikol? Starp Krievijas un Vācijas robežu. Fui, nē, es atvainojos. Krievijas un Vācijas robežu? Nu, savā laikā tāda bija. Man sajūka, man tiešām sajūka. Francijas robežu. Vācijas un Francijas robežu. Mēs jau visi novienojāmies, ka Krievija tā ir, tikai kurā vietā Krievijā. Tā kā Nikola, nebūs tā Vācijas un Francijas robeža. Linda, tev ir iespēja 3 punktus iekrāt. Būs? Nē. Labi. Ir kāda vēstures skolotāja mums līdz atbraukusi? Es neesmu vēstures skolotājs, esmu literatūras skolotāja. Man liekas, ka pie Kurskas. Pareizā atbilde tā ir. 1943. gadā lielākā tanku kauja notika Krievijā pie Kurskas. Tālāk. Jā, man te ir sagatavota Elvija torte, un kā jūs skolotāji zināt, ka uz tās virsū ir zīmējums, un te ir tā simboliski attēlots rītdienas svinamās dienas sakars. Šodien 11. aprīlis, un ko tad mēs rīt 12. aprīlī svinam? Kosmonautikas diena. Kā jūs zinājāt atbildi? Jūs svinat? Jums vīrs kosmonauts? Jā, lidoja 12. aprīlī 61. gadā. Tiešām? Jā? Ārprāts, ka skaisti. Pirmo reizi satieku kādu cilvēku, kurš ir radniecīgs kādam, kurš nodarbojas ar kosmonautiku. Aplausi. Nu, re, kā izskatās. Īsts kosmos. Aplausi Kūkai un aplausi arī skolotājai, kura parādīja savu erudīciju. Gudrs, vēl gudrāks. Bet mums ir jāturpina 3. kārta ar 5. jautājumu. Un tas būs video jautājums, un jautājumu sagatavojas mūziķis Kārlis Lācis. Lūdzu, Kārli. Sveiki, es esmu Kārlis Lācis, mūziķis, bet mans jautājums šoreiz būs nesaistībā ar mūziku, bet gan ar sporta veidu, ar kur es mīlu nodarboties gan vasarā, gan ziemā. Un jums būtu jāatmin, kas ir šis sporta veids. Pateikšu priekšā, kad man ir vajadzīgi labi sporta apavi, treniņu tērps. Es to daru kopā ar ģimeni, jebkuros laika apstākļos praktiski. Tam vēl nepieciešams ir kompass un karte. Jā, David. Orientēšanās sports. Orientēšanās. To es kādreiz pats arī paskrēju. Nu, mēs sporta stundās to darījām. Tieši orientēšanos? Jā. Ja? Ar karti, kompasu? Nu jā, kaut kā apmēram tā. Kā tev padevās? Nu, nepārāk. Bet vai Kārlis Lācis tiešām nodarbojās ar orientēšanos? To es nemācēšu pateikt. To viņš mācēs pateikt. Un tā pareizā atbilde ir orientēšanās sports. Dāvid, 3 punkti. Godam nopelnīti, bija pirmais. Jums jānosauc mūziķis. Viņš ir viens no pazīstamākajiem mūziķiem džēza vēsturē. Nils Armstrongs. Kas tad? Nils Armstrongs. Nils Armstrongs. To es viņu tā saucu. Ko tad? Armstrongs. Galvenais, ka uzvārds Armstrongs. Nebūtu. Tā pareiza atbilde būs Luis Armstrongs. Pareizi.
Paklausamies dziesmas fragmentu. Vai tiešām tas būs Louis Armstrongs? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Šis laikam ir viens no viņa pazīstamākajiem skaņdarbiem, un tas ir Louis Armstrongs. Atkal būs video. Un jautājumu sagatavojas mūsu pašu Kaspars. Uzmanību video. Esmu Ventspilī uz tilta, kurš tika atjaunots 2010. gadā. Tiltu Latvijā ir tūkstošiem, bet šis tāds ir vienīgais. Ar ko šis tilts ir unikāls? Jā, Dāvid. Tas ir vienīgais paceļamais tilts Latvijā. Kādi vēl tad ir tilti mums Latvijā? Mums ir ļoti dažādi tilti, un Bāņu tilts, Salu tilts, Akmens tilts, bet tas ir vienīgais paceļamais Latvijā. Neviens no tiem nav paceļams. Varbūt. Paskatāmies, vai tā tiešām ir. Redzat šo tiltu sadaļu? Tas ir vienīgais paceļamais tilts Latvijā. Tas tiešām ir vienīgais paceļamais tilts Latvijā. Es jau skatījos. Kurzeme ir vēl slavena ar vienu tiltu, proti ar pagriežamo tiltu. Ir arī mums tāds, tas atrodas Liepājā. Pēdējais jautājums 3. kārtā. Jums jānosauc valsts, kurā atrodas šī vieta un kā to dēvē. Jā, Nikola. Tā ir Lietuva. Nu, tur tā kā ir viņš Krustu kalns kaut kāds. Viņš varētu būt, jā. Tā ir Lietuva, un tā nosaukums ir Krusta kalns. Punkti ir sadalīti. Tagad tik jāuzzina, kā tie summējās ar jūsu iegūtajiem punktiem iepriekšējās kārtās. Ko uzmanību rezultātiem? O, es jums punktu skaitu pirms 3. kārtas. Visiem vienādi bija, proti pa 14. Un cik tad uz priekšu katrs izvirzījās? Redz, kā Linda un Elizabete diemžēl nepaspēja atbildēt ne uz vienu jautājumu. Savukārt Krišs un Nikola izvirzījušies līdz pat pēdējai 4. kārtē. Jautājumi grūti bija? Nu, vidēji tādi grūtāki. Un varbūt ne tik ļoti grūti, bet diezgan. Ko vispār dzīvē dari? Mācos. Baudu dzīvi vienkārši. Kā? Izmantojot visas dotās iespējas, piedalos tur, kur varētu piedalīties, mācos jaunas un interesantas lietas. Ir jau plāns, ko pēc tam darīsi? Pēc vidusskolas man ir 2 varianti, vai nu pa sporta žurnālistu vai pa dizaineri. Kādu sporta veidu tu man ieteiktu nodarboties? Tev? Ar basketbolu. Come on! Es mazs esmu. Un ir arī ļoti maz basketbols, kas ir tikpat labi kā Maikls Jordans bija. Es te gulbenē uzsitu volejbolu. Man tas tā aizdrāva, ka var bālēt pa to bumbu visai. Tad sāc trenēties. Paldies. Kā spēle gudrs vēl gudrāks? Ļoti interesanta spēle. Kas likās? Kas aizrauja? Cilvēki, kuri tajā piedalās. Tiešām, es domāju, ka būtu pilns ar gudriem cilvēkiem, kuri tādi ģēniņi, beigās ļoti attraktīvi un stilīgi cilvēki. Kādas tev attiecības ar mācībām? Cenšos mācīties. Bet slinkums man attur pāršā no šī pienākuma mācīties. Bet ar visu slinkumu tavs sekmes? Diezgan labs, manuprāt. Es esmu gudra. Spēju kaut kā izšķilt cauri visam. Cenšos viņus izšķilt. Vai varbūt vienkārši zini? Nē. Vienkārši pēc, kā teikt, pēc čuja. Noteikti tā teikt. Es jau izdomāju, ko darīt tālāk. Pēc skolas? Es zinu, ka pēc pamatskolas, pēc 9. klases beigšanas gribētu mācīties 1. ģimnāzijā, ko es ļoti ceru, ka es tikšu arī iekšā. Un pēc tam man nav nejausmas. Vai no ārzemes, vai arī LU. Hei, mums ir pirmie 2 finālisti 9. Tas gan 2 mēs šeit, bet 2 jūs tur.
2. maijā mēs ar jums tiksimies 9. klašu finālā, bet vēl jau pirms tam jānoskaidro, kurš no jums būs tas šī vakara uzvarētājs. Nu, un to izšķirs 4. kārta, un 4. kārtas process notiek tā. Jūs ekrānā redzēsiet tēmas 10, no kurām pamīšus jūs abi divi varēsiet izvēlēties 4 no tām. Nu, un tad attiecīgi jūs ieraudzīsiet jautājumu, kas šajā tēmā būs jums piedāvāts. Un par pareizu atbildi ir iespējams nopelnīt 4 punktus, bet ja no gadījumā atbilde nepareizi, tad jūsu pretiniekam ir iespēja uz šo pašu jautājumu atbildēt pareizi nopelnot 2. Veiksmi jums, izturība tev. Paldies, Kaspar, bet mēs sākam. 4. kārta. Kas tad šodien ir piedāvājumā? Kādas tēmas? Galvaspilsētas, institūcijas, leģendas, literatūra, Latvijas televīzija, mīti, organizācijas, profesijas, slavenības un vietas. Iepriekšējā kārtā vairāk punktus ieguva Dāvids, un kamēr tu izvēlies tēmu, mēs atkal apskatīsimies, kāds tu esi ikdienā. Nedaudz tuvāk iepazīsimies ar Dāvidu. Liela daļa savas bērnības pavadīja te Vaivaros, un skaidrījums pa jūras pat nevarēja iedomāties, ka otru pus kāpām atrodās šāda te mīlīgi jauka un ģimeniska Vaivaru pamatskola. Kur mācās Krišs? Viņš var atcerēties bioloģijā, ķīmijā, ģeogrāfijā ļoti daudz svešvārdus. Māk tos paskaidrot, atrast. Un man liekas, tā visa panākuma atslēga ir, viņš ļoti daudz meklē internetā, ļoti labi raksta, to, ko uzraksta, arī māk pastāstīt. Patiesību sakot, viens lielisks jaunietis. Es ļoti interesējos par vēsturi. Es arī brīvajā laikā skolas vajadzībām arī veidoju rakstus, piedalos skolas žurnālistikas pulciņā. Man patiešām ļoti patīk žurnālistika, un es patiešām vēlētos ar to saistīt savu dzīvi. Krišs ir ļoti labsirdīgs un izpalīdzīgs klases biedrs un draudzīgs. Viņš ir ļoti atklāts, viņš cenšas visu darīt to, ko viņš var. Krišs ir ļoti aktīvs visādos pasākumos, kas pārstāv skolu, kā piemēram olimpiādēs. Matemātika padodas slikti, bet toties viņš ļoti labi zina vēsturi un sociālās zinības. Your spirit and your voice, Man tā mūzika nozīmē pirmkārt emocijas, jo katrai dziesmai tomēr ir sava jēga, sava doma. Es tiešām varu lepoties ar savu pilsētu. Rīgā tā nav un nebūs. Kāpēc pamatskolas darīsi? Iešu uz Jūrmālas valsts ģimnāziju, mācīšos humanitārajā klasē. No matemātikas klases loģiski, ka neiešu, jo man matemātika tomēr nepadodas. Un pēc vidusskolas beigšanas visticamākais iešu uz Latvijas Universitātes vēstures fakultāti. Dāvid, bet nu gan laiks izvēlēties tēmu. Tā būs Latvijas televīzija. Latvijas televīzija. Skatīsimies, ko mums piedāvā šī tēma. Kā atšifrējams Latvijas televīzijas erudīcijas spēles VIP nosaukums? Veiksme, intuīcija, prāts. Tu pats sako līdz šai spēlē? Jā. Kaut kad arī piedalīsies? Es nezinu, labāk nē. Kāpēc? Es spēlēšu uz naudu, negribu piedalīties, man tas nepatīk. Latvijas televīzijas erudīcijas spēles VIP nosaukums atšifrējas tieši tā, kā tu teici. Veiksme, intuīcija, prāts. 4 punkti, Dāvid. Mūsu otrā finālista Nikola. Nikola, arī tev tūlīt būs jāizvēlās tēma. Tev arī būs iespēja nopelnīt 4 punktus, bet esam aizbraukuši arī pie tevis ciemos. Paskatāmies. Labi? Kā jau būsiet ievērojuši, mūsu gudrinieki nāk no visas Latvijas, bet nevienmēr ir jāmeklē tālu, lai atrastu to labāko. Un viena no labākajām ir Nikola no Māras. Viņa ir ļoti forša un draudzīga meitene. Viņa ir atraktīva un interesanta. Viņa ļoti cenšas, grib dabūt labas atzīmes. Vienmēr domā par savu izskatu. Viņas neatlaidība pret dzīvi, vispār pret mācībām, jebkādā veidā viņa neatlaidīga. Lai ar to viņa atšķirās no visas klases.
es tā kā visu laiku skrejoši, eju visu laiku uz priekšu. Un tad man patīk visur piedalīties, kuriem var. Un tāpēc tas nāk. Un kā tu visu paspēji? Maģija. Tiešām? Jā. Nav nekāda schēma, pēc kuras tad ir jāvadās? Nē, tas tieši otrādi man nojūk viss, tad ja sāku pēc schēmas kaut ko darīt. Man tā šeit, ka viņi cilvēks, kas interesējās pa visu. Jo man nav tādas lietas, ka, piemēram, kaut ko paprasa viņai, bet viņi neatsaka neko. Ja vajag izdara šito, vajag izdara to. Parlamentā, kur viņi piedalās, arī novads parlamentā, avīzēs rakstus liek iekšā, ir tagad ziņās rādīja nesen arī par labdarības pasākumu organizē. Nu. Tu pati brauc ar vienritēm? Jā. Priekš kam, kāpēc tev vienāds ideja tāda prātā? Tāpēc, ka man uzdāvināja viņi. Īstenībā tas bija ļoti negaidīts. Tas bija tāds, man tā, nu, mēs tā nopirkām dāvanu, bet mēs neteiksim kādu. Tad, ja es aizbraucu paskatīties, kas tā bija dāvana, es biju šokā. Bet cilvēkam vajag visu kaut ko, lai viņš būtu attīstīts. Nu, es domāju, nezinu, tur ģēnīte, Einsteins, nezinu, vai viņš tā dejoja kā šāda veida deju. Varbūt viņam bija kaut kas cits, ko viņš darīja vēl. Varbūt špeldēja. Tev ir kāda autoritāte? Nē. Vispār neviena? Nē, es dzīvoju sev. Man patika Paula, Alķīmiņa autors, kas ir. Koelju? Jā. Viņam bija tas teiciens, ja tu kaut ko ļoti vēlies, visa pasaules atdodas rokās, lai tev palīdzētu. Man tas teiciens ļoti patīk. Nikola, ko atlikušas 9 tēmas? Es ņemšu slavenības. Slavenības. Kurš mūziķis ir ievērojamākais regeja pārstāvis un pirmā starptautiski pazīstamā regeja zvaigzne? Es nezinu, tiešām. Tiešām nezinu. Zini, tā kā dzirdēsi vārdu uzvārdu. Nu jā, tad es tiešām zināšu, bet tagad es nezinu tiešām. Pilnīgi noteikti zini. Nē, izskats no galvas, nē. Dāvid, tev ir iespēja 2 punktus nopelnīt. Bobs Mārlijs. Viena no slavenākajām dziesmām viņam ir No Woman, No Cry. Un tas ir Bobs Mārlijs. Dāvid, 6 punkti jau ir nopelnīti, iespēja iegūt pat 10, ja atbildēs uz nākamo tēmu. Institūcijas. Institūcijas. Kāda institūcija Latvijā raugās, lai dzīvē tiktu īstenotas valodas likuma prasības? Tas būs valsts valodas centrs. Pašam ir bijusi saskara? Nē, es vienkārši ziņās rādīju. Nu jā, ziņās ir diezgan bieži pat. Es redzēju arī video, kur pieķēra policisti, kur nesaprat latviešu valodu, tad viņi tur pārbaudīja. Tas ir valsts valodas centrs. Ātrs izrāviens. Jāsaka, kā ir. Nikola, velc klāt? Profesijas. Kādas profesijas pārstāvji ir Andrejs Ērglis, Anatolijs Danilāns un Pauls Stradiņš? Režisori. Savā ziņā varbūt viņus varētu saukt par režisoriem, bet ne, tā nav viņa profesija, Nikola. Dāvid? Ārsti. Andrejs Ērglis ir kardiologs, Anatolijs Danilāns ir gastroenterologs un Pauls Stradiņš ir ķirurgs. Un Paula Stradiņa senču vārdā ir nosaukt arī Stradiņa slimnīca, Stradiņa universitāte. Dāvid, 2 punktus tev. Iepazīsimies ar šodienas mūsu viesiem. Kaspars? Kristiāna. Ko jūs muzicējat? Mēs muzicējam būtībā dažādu mūziku. Viss ir atkarīgs no ballītes, jo mēs esam DJ. Ko vislabāk patīk spēlēt tev personīgi? Breakbeats, teiksim tā. Tas ir viss breakbeatājiem. Tev? Man patīk spēlēt regēju. Rīgas DJ skolā mācījos arī spēlēt regēju uz platēm. Rīgas DJ skolā? Jā, Rīgas DJ skolā. Tātad beidzot ir kāda iestāde, kur ir iespējams apgūt DJošanu? Jā, šodien tieši mums ir atklāšana 11. aprīlī. Kā atšķirsies parastā skola no DJ skolas? Nu, būs atraktīvāk tā apmācība un no parastās skolas. Kas ir pamati? Pamati ir aparatūras zināšana vispār. Kaut ko saprast, kas tas ir. Jo cilvēki jau viņi domā, ka viņi atnāk uz to DJ skolu, ja, un es gribu darīt kā piesto. Ja, un neko nesaprot no tā, ko viņi vispārībā
kas tur notiek lejā uz aparātiem. Vai jūs spēlējat tikai uz platēm? Nu, spēlēsim uz visu kaut kā. Mums būs gan vinila simulātori, gan CD simulātori, gan dažādu veidu DJ kontrolieri. Tā ka varēs izmēģināt visu, un katrs varēs paņemt sev līdzi to, kas vairāk patīk. Es nerunāju par aparatūru, es runāju par zināšanām. Kāpēc nevis vienkārši uz vinila spēlēt, bet uz vinila simulātoriem? Tas ir, kad sajūtas kopā datoru ar tādām platēm, kurās ir analogi iekodēts signāls, un tad tu vari spēlēt būtībā MP3 failus no datora, kontrolējot visu scratchingu vai arī atskaņošanu ar to plati. Bez mazais piesprāžu savu iPhone un caur plati DJoju savu mūziku. No iPhone'am nav USB ieeja, bet var iPod piesprāst klāt. Manējiem ir. Tagad, jā, caur doku. Šodien reāli varēs kaut ko pamēģināt? Visi klātesošie, jā, tie varēs mēģināt. Gudrs, vēl gudrāks. Jā, šodien paskatīsimies ne tik daudz, kā cilvēki dzied, bet kā nodarbojās ar DJ lietām. Bet tas viss pēc vēl 4 tēmām un 4 jautājumiem. Dāvid, tu turpini? Galvaspilsētas. Pirmais pasaules karš sākās ar atentātu Sarajevā. Kādas valsts galvaspilsēta ir Sarajeva? Bosnijas un Hercegovinas. 20. gadsimta 90. gados Sarajeva diezgan smagi cieta karā, kas izraisījās pēc Dienvidslāvijas sabrukuma. Un Sarajeva ir Bosnijas un Hercegovinas galvaspilsēta. Dāvid, 4 punkti. Nikola, vēl 2 tēmas izvēles tev būs. Šī ir pirmā no tām 2. Organizācijas. Kā sauc Islāma teroristu organizāciju, kas īstenoja 2001. gada 11. septembra terora aktus Amerikas Savienotajās valstīs? Nikola? Es nezinu. Nekas? Jā. Tas nekas? Mēs tūlīt uzzināsim droši vien arī pareizo atbildi vai nu no Dāvida, vai nu no manis. Dāvid, tev ir iespēja atbildēt. Tā ir Al-Qaida. Šīs organizācijas vadītājs bija Osama bin Ladens. Amerikas Savienoto Valstu īpašo uzdevumu vienība viņu, neutralizēja. Un šī organizācija ir Al-Qaida. Dāvid, 2 punkti. Dāvid, tev vēl iespēja izvēlēties kādu no atlikušajām tēmām. Vietas. Kādu nosaukumu ieguva neliela zemestrēle Daugavas kreisajā krastā pretī Ikšķilei, kuru smagās kaujās pret vācu pārspēku 1916. gadā aizsargāja latviešu strēlnieki? Nāves sala. Izskatās, ka tevi pārsteigt es nevaru ne ar ko. Dāvid, tā ir Nāves sala. Nikola, tagad vajag pareizo tēmu, pareizo jautājumu un 4 punktus. Cerams. Noteikti. Mīti. Kā sauc skandināvu galveno dievu? Leo. Nē, es nav pie. Labi, vai Dāvids mēģina. Labi, dosim vēl vienu iespēju Dāvidam. Kaut kad šogad mitoloģijā mēs mācījāmies, bet no atmiņas pilnīgi izgājās. Skandināvu galvenais dievs, un es domāju, jūs abi divi zināsiet, vai būsiet dzirdējuši šo te vārdu, bija Odins. Nā. Tālūk. Pēdējais jautājums 4. kārtā netika atbildēts, bet drīz uzzināsim, kurš no jums ir uzvarētājs. Paldies, Dāvid! Paldies, Nikola, par spēli! Un Valters, kā pokšu mums ir DJ pults. Jā, izskatās, ka tas ir ļoti ātri un vienkārši, bet to mēs visu noskaidrosim jau pēc apbalvošanas. Bet es saprotu, ka mums ir arī krietnāks apbalvojuma klāsts, vai ne, kas mums ir nācis klāt? Jā, apbalvojamie vēl joprojām ir 12, jo, protams, mēs pateiksim paldies visiem jums 12, kuri šajā vakarā piedalījās spēlē Gudrs vēl gudrāks. Protams, ka atzinības raksti no Latvijas televīzijas. Tāpēc arī ilustrētā junioriem. Jā, un mūsu jaunākais atbalstītājs ir Aisi
Lasi, kurš visiem 12 dalībniekiem un arī viņu skolotājiem dos aizsik kartes. Atlaides ļoti daudz un, protams, arī bonusi, ko dod aizsik karte. Un tad vēl mēs apbalvosim abus divus finālistus un viņu skolotājus ar Zvaigznes ABC mazo interaktīvo enciklopēdiju. Katram tiks 3 dažādi CD, DVD komplekti. Jā, ne tikai, lai jūs paši kļūtu vēl gudrāki, bet arī skolotāji varētu audzināt arvien vairāk un vairāk gudrus jauniešus. Un tad šīs dienas gudrākajām tiks 3 mēnešu abonements ilustrētā junioriem. Tieši tā, un, protams, arī gudrākā tituls vismaz šajā brīdī pusfinālā. Skatīsimies, kā viņiem abiem ies finālā, bet tūlīt noskaidrosim, kurš šajā vakarā no abiem vai Nikola vai Dāvids ir uzvarētājs. Dāvids Krišs un Nikola Krista. Pirms 4. kārtas un fināla Dāvids bija vadībā ar 26-23. Un pēc pēdējās 4. noslēdzošās Krišs Dāvids ir atkal mums ar krietni lielu tādu punktu pārsvaru. Atkal mums šī spēle ir unikāla, jo Dāvids ir pirmais cilvēks mūsu spēles vēsturē, kurš ir savācis visus iespējamos 4. kārtas punktus. Vienīgais izņemot pēdējā jautājumā 2. Tā kā gandrīz maksimums. Un te lasi. Aplausi vēlreiz mūsu uzvarētājām, Dāvidam. Bet ar jums abiem diviem mēs vēlreiz atkārtoju. Tiekamies 2. maijā, kad sacentīsieties vēl ar 4 gudrākajiem 9. klases skolēniem par iespēju tikties ar valsts prezidentu. Mūsu spēles patronu. Tad doties uz Zviedriju kopā ar mums. Un, bez protams, valsts prezidenta. Bez valsts prezidenta. Varbūt viņš izdomās, ka varbūt grib izdomā, jā, satiekot viņus. Un tad uz Zviedriju vēl līdz varēs ņemt šāda planšetnieka. Bet ieklausīsimies Rīgas DJ skolas piedāvātajā iespējā arī mūsu finālistiem uzkračot. Jā, ko? Tiekamies nākamnedēļ. Atā! Yeah.
Rock.